21. oktobrī no 6:00 vakarā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā uzstāsies jauno beatmakeru kolektīvs Dirty Deal Audio. Kā stāstīja viens no Dirty Deal Audio kolektīva dalībniekiem Kristaps Puķītis, Latvijā pēdējo gadu laikā ir parādījušies daudz mākslinieki, kas raksta elektronisko mūziku. Tādēļ radās doma apzināt, kas notiek elektroniskajā mūzikā Latvijā kopumā, kā arī to popularizēt. Dirty Deal Audio būtībā arī ir doma tāda, kā izveidot labelu. Varbūt zinat, varbūt ir cilvēki, kas noteikti zina, ka ir Amerikā Stones Throw Records, jā. Un tur ir iekšā ietver tik daudz dažādu mūziķu, beatmakeru, producentu, dziedātāju, bet tas ir tā, ka vienkārši iekļaut labu mūziku vienā labelā un dažādas artists. Lai arī varētu pārstāvēt Latviju uz ārpusi, tam jābūt vienā vietā jābūt ir apkopotam tam, kas notiekās šeit Latvijā. Tas kvalitatīvākais un labākais, lai vispār, lai kāds pasākumu organizators vai kaut kādi cilvēki, kas ir interesēti aicināt kāds mūziķis no Latvijas, lai viņi tā kā var vienu vietu arī pastīties, kas šeit ir Latvijā vispār. Dirty Deal Audio jauno mūziķu kolektīva viens no utopiskajiem mērķiem ir izveidot tieši Latvijai raksturīgu, savdabīgu muzikālo skanējumu, ar ko tad arī iecerēts iekarot klausītāju sirdis gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Tāds ļoti labs piemērs ir Skandināvijā, arī pirms kādiem vairākiem gadiem, pašiem 6. Tur arī tādi vietējās scēnas cilvēki, kas arī tur elektronisko, no tās puses nākuši. Viņi tā kā pareizi ir mērķiecīgi izveidojuši kaut kādu savējo skanējumu, kas piemēram tāds saucās skvī mūzika. Viņi ir kaut kādas pamatkritērijas izdobājuši tā savai skaņai. Un arī pēc tā arī tas bariņš, kas tur sākumā bija, viņi sākuši producēt to visu. Un tagad tas ir jau izgājis diezgan internacionālā līmenī. Gan Kanādā taisa to pašu, gan tas mēs jau šo gadu laikā tas ir izveidojis par tādu kustību, tā varētu teikt. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Latvijai raksturīgajā skanējumā esot izmantotas skaņas no latviešu estrādes mūzikas, filmām, politiķu uzrunām un citām šai kultūrai raksturīgām skaņām. Taču joprojām šis skanējums tiek meklēts un veidots. Mēs viņu vēl kopjam. Jā, mēs ejam uz to, ka katrs jau arī nebūs tā, ka mēs visi būs vienotas skaņas, jo kā Kristaps teica, mēs esam komandā jau 30 cilvēki, bet no tiem ir lielākā daļa mūziķi, beatmakeru producenti, un viņi katrs atšķirās ar savu skanējumu. Jā, tāds izteikts, tas latviešu produkts vēl man liekas nav, bet iet uz to. Lai parādītu, kas ir paveikts, jaunie mūziķi aicina visus interesantus piektdienu uz Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju uz savu otro publisko atrādīšanos. Rītā mums ir publiskā atrādīšanās Dzelzceļa muzejā Krišāņa Mežuļa un Rist izstādes atklāšanā. Nāciet Galvenais, esiet brīvi, jo nevajag justies apspiest. Tas ir tādā ziņā vienkārši. Tu palievādāt atbalstīt, jā. Man tiešām prieks jūs redzēt. Man prieks redzēt, ka jums ir prieks. Priecājos! Paralēli mūziķu priekšnesumiem tiks atklāta divu jauno mākslinieku Rist un Krišāņa Mežuļa izstāde Astrāls. Savukārt pēc izstādes atklāšanas no 11. vakarā Velo kafejnīcā Mīt, Lāčplēša ielā 10 būs izstādes pēcballīte, kur mūzikas priekšnesumi turpināsies.